Labrīt visiem vēlreiz. Vai ka varam sākt, gan jau, ka mums vēl pieslēgsies cilvēki. Tad prieks jūs redzēt, vai nojaust, ka jūs esat pieslēgušies. Mani sauc Jānis Berķis. Tad īsumā es ievadā sākšu nedaudz par sevi, un tad jau tālāk izstāstīšu, par ko šodien šis webinārs. Kā jau minēju, mani sauc Jānis Berķis, un pamat izglītība saistīta ar būvniecību no Rīgas Tehniskās universitātes maģistrāta būvniecībā, bet tā pamat ikdienas nodarbošanās ir saistīta ar manu uzņēmumu ITED, par kuru tad pastāstīšu pēc brīža, un arī no pagājušā gada es sāku savu blogu un viedokļu dalīšanās platformas Smallbim. Paralēlās arī vadu apmācības, un šobrīd galvenokārt Risebas universitātes maģistriem esmu izstrādājis BIM kursu, kuru tad arī reizi gadā jau 6 gadus esmu vadījis un izglītoju tātad jauno paudzi. Par manu uzņēmumu ITED, tā mūsu pamatdarbība ir saistīta tikai par un ap BIM jautājumiem un informācijas tehnoloģijām. Un tas, ko mēs cenšamies izdarīt, ir caur šīm tehnoloģijām palīdzēt klientiem samazināt riskus savos projektos, palielināt šo efektivitāti, atrisināt dažādu veidu problēmas un arī veicināt izaugsmi. Un tad mūsu pakalpojums ir iedalīti 3 galvenajās grupās. Pirmā ir saistīta ar vadību un konsultācijām. Būtībā tas ir palīdzēt uzņēmumiem sākumā ieviest BIM procesu savos uzņēmumos, vai arī pasūtītājiem pasūtīt projektos BIM. Tad otrā grupa ir saistīta ar dalību konkrētos projektos, tad šī saucamā BIM koordinēšana, jeb to var citiem vārdiem nosaukt par kvalitātes kontroli, un visbeidzot arī paša informācijas modeļu izstrāde ar dažādiem pielietojumiem, vai tas būtu, piemēram, ražotājiem, vai kā marketinga rīks, vai tas būtu projektētājiem kā palīdzību tiem, kuri vēl nestrādā ar BIM rīkiem, vai tas būtu arī, piemēram, pasūtītājiem, lai izmantot apsaimniekošanas fāzē. Tā pieredze ir diezgan plaša, vairāk kā 70 projekti, ne tikai Latvijā, bet arī dažādās citās valstīs. Šobrīd mums ir projekti arī Brunejā, un pamatdarbība mums ir saistīta ar šo tieši atbalsta projektu laikā, bet arī klienti mums ir ļoti dažādi, gan tie ir projektētāji, gan būvnieki, gan pasūtītāji, un tie uzdevumi arī ļoti bieži ir atšķirīgi katrā projektā, vai tie būtu izpildu modeļi, vai aktīvu informāciju modeļi, vai iepirkuma prasības. Tas atšķirās no projektu uz projektu. Tad otrā mana, teiksim, tā izraušanās ir mans bloks, jeb bezmaksas informācijas resurss, kurš saucās Smallbim. Tur es dalos ar savu pieredzi tieši vairāk ar uzsvaru uz mazām ēkām. Es pats arī esmu nesen uzbūvējis savu ēku, jau gandrīz 2 gadus tajā dzīvoju, un visā procesā, sākot no projektēšanas līdz būvniecībai un apsaimniekošanai, es pielietoju šīs dažādas BIM tehnoloģijas un pētīju, kādi ir šie iegūmi un kādā veidā var uzbūvēt un izplānot labāk šo ēku, kā arī samazināt, protams, izdevumus. Galu galā pārliecināties, vai tā māja, kas galu galā tiks uzbūvēta, ir tieši tāda, kāda es vēlos. Un tad es katru nedēļu dalos ar dažādu veidu informāciju. Šis blogs gan ir angļu valodā, bet resurss ir bezmaksas pieejams, un tur jūs arī, ja jūs gribat uzzināt bišķīt vairāk tieši par mazām ēkām, tad droši varat arī apskatīties. Šodien īsā laika posmā centīšos jums pastāstīt par daudz un dažādām lietām, bet tā pamatēma ir saistīta, protams, ar šo jautājumu, kas jāzina, lai pasūtītu BIM. Un pašā sākumā pieminēšu šo saucamo BIM mandātu, jeb šīs izmaiņas likumdošanā, jeb ēku būvnoteikumos, kas skar visus publiskos pasūtītājus no nākamā gada. Īsumā pieskāršos arī, kas tad īsti ir BIM, kas tiek gaidīts no pasūtītāja, kāda programmatūra ir jāpērk, kas jādara, lai no BIM būtu kāds iegūms, kā pasūtīt BIM, ar kādiem izdevumiem jārēķinās un vai projekts maksās dārgāk, kādi kursi ir jāaiziet. Beigās jums būs iespēja uzdot savus jautājumus un atbildes, un tiem, kas būs izturējuši līdz pašām beigām, būs viens neliels bonus.
Tātad šis BIM mandāts, jeb šīs obligātās prasības par BIM. Tātad šogad, ja faktiski pagājušā gada otrajā pusē parādījās šīs izmaiņas, jeb grozījumi ministra kabineta noteikumos, un tur būtībā parādījās šāds teksts, kurš arī tik garš, cik viņš šeit redzams ir. Un tās pamatlietas, kas tur ir rakstītas, ir, ka tātad publiskie pasūtītāji, kuri būvēs tātad jaunbūves un trešās grupas jaunbūves, būs spiesti tātad pielietot BIM, ja pasūtīt BIM savos projektos. Un tātad tā izpratne, ko tas īsti nozīmē, šeit uzrakstīta tātad vienā, divos teikumos. Tas nozīmē, ka jābūt ir konkrētu sadaļu modeļiem pieejami, un šie modeļi būs jāiesniedz BIS sistēmā. Un tad šīs prasības ir obligātas ar 2025. gada 1. janvāri. Tas arī ir viss. Vai ar šo pieteiktu, lai saprastu, kas tad īsti ir vajadzīgs un kā pasūtīt BIM, stipri šaubos, bet tāpēc arī šodien es nedaudz vairāk par šo pastāstīšu jums. Šis mandāts ir veidojies jau kopš, būtībā kā doma no kopš 19. gada, kad ekonomikas ministrija publicēja šo BIM ceļa karti, kur tātad bija minēti vairāki soļi, kurus ir plānots izdarīt, un tālāk tas gala solis būtu šis obligātā BIM prasība iepirkumos. Var teikt, ka šie soļi ir īstenoti, lielākoties visi ir īstenoti, vairāk vai mazāk, bet vai industrija ir gatava pasūtīt savos projektos BIM, tad par to es varbūt neesmu tik ļoti pārliecināts. Un ir vēl viens aspekts, ko es pieminēšu, ir šie soļi, kas ir jāveic, lai pasūtītu BIM, un kas tad ir jāizdara, lai pasūtītājs būtu gatavs. Pašā ceļa karta augšā tur arī ekonomikas ministrija minēja mērķus. Tie ir formulēti šādi, vai tas ir labi vai slikti. Tas jums pašiem ir jāspriež, bet tie pamatmērķi bija domāti, ka šis BIMs tātad palīdzēs būvniecības laiku saīsināt par 10%, uzbūvēt kvalitatīvākas būves ar optimālāku plānojumu un funkcionalitāti. Visbeidzot, kad būvniecības kopējā dzīves cikla izmaksas samazināsies par 20% vismaz. Es jums šodien arī bišķīt pastāstīšu, kāpēc šo varbūt nav iespējams tik viegli sasniegt, un varbūt nebūs tik iespējams viegli sasniegt, bet arī pastāstīšu, kādā veidā tomēr, kas būtu jāizdara, lai kaut kas no šī varētu izdoties. Šī ekonomikas ministrijas stratēģija nāk no Lielbritānijas, un Lielbritānijā tas ceļš bija, tas sākums bija daudz sanāk jau 11. gadā, un tātad 11. gadā viņi pasludināja, ka šī BIM būs obligāts, un tad līdz 16. gadam, tātad no 16. gada šī prasība parādījās, bet līdz tam tātad notika ļoti aktīvs darbs, lai izstrādātu standartus, normatīvo bāzi, un šeit jūs redzat grafiku, kas parāda tā īsumā salīdzinājums ar to, kādas tad industrijai bija šīs izmaiņas saistībā ar šīm prasībām. Kreisajā pusē jūs redzat no 11. gada, kad faktiski BIM lietoja tikai 13% no industrijas, savukārt jau 2020. gadā, tātad 9 gadus vēlāk, jeb 4 gadus pēc šī mandāta, jau 73% industrijas tātad sāk lietot BIM. Šis ir tā kā bijis arī būtisks pamudinājums daudzām valstīm pasaulē ieviest BIM, un arī viena no tām ir Latvija. Tad vēl ievadā īsumā, tad kas tad īsti ir BIM? Šeit es vairāk tādu vienkāršot paskaidrojumu sniegšu, kas, protams, ir balstīts arī uz starptautiskiem terminiem un standartiem. Un ar BIM, terminu BIM saprot 3 galvenās apzīmējumus. Tātad tas ir būvs informācijas modelis. To var nosaukt kā jebkuras būves fizisko un funkcionālo īpašību digitāla reprezentācija. Un, kas ir svarīgi, šī reprezentācija ir koplietot ar dažādām pusēm. Vienkāršos vārdos ar BIM arī saprot tātad 3 pamata komponentes. Pirmā un protams, viss tādā
Uzskatāmākā ir šī grafiskā informācija, jeb šis 3D modelis. Tā būtiskā atšķirība varbūt no vienkāršiem parastiem 3D modeļiem, kurus varbūt izmanto animācijā, ir, kad būs informācijas modelis sastāv no objektiem, kādi būs sastopami dabā. Logi, sienas, cauruļvads, veidgabals un tam līdzīgi. Otra lieta, no kā informācijas modelis sastāv, ir šī burtcipara informācija, saucamie atribūti. Tad jebkuram objektam modelī jūs varat pievienot jebkādu veidu informāciju. Un te, protams, ir jautājums, kā šī informācija tiks pielietota, kurā brīdī, tad arī var secināt, kāda informācija jāpievieno, un tā, lai balstoties šo informāciju, var pieņemt lēmumus. Un visbeidzot, par ko dažreiz piemirst, ka BIM ir arī dokumentācija būs informācijas modelēšanas procesā. Tātad dokumentācija tiek iegūta no modeļiem, un arī šis pamata process balstās uz tādu lietu kā vienotā datu vidi, jeb vienkāršiem vārdiem serveris, kurā tiek glabāta visa informācija saistīta ar būvi, gan projektēšanas, gan būvniecības, gan apsaimniekošanas laikā. Tad šis viss kopums, gan tātad vizualizācijas, rasējumi, modeļi un jebkāda cita informācija par būvi veido šo informācijas modeli. Otra lieta, ko saprot ar BIM termini, ir šis process, kurā tiek izmantoti šie koplietotie modeļi, un šai procesa ietvaros tiek pieņemti lēmumi, kas ir saistīti ar šo projektēšanu, būvniecību un eksploatāciju. Tādā ideāla gadījumā, protams, šajā bildē parādīts, ka šis process ir kā vienmērīga elipse, kurā šī informācija tiek izmantot jau no paša sākuma, no ēkas plānošanas un turpinot ar projektēšanu, būvniecību, ražošanu. Protams, realitātē tā ir ļoti reti, un šī informācija bieži vien tiek izmantot diezgan fragmentāri, vai arī atsevišķās grupās, piemēram, ražotāji izmanto priekš savām vajadzībām informāciju un ar to nedalās ar citām pusēm, vai projektēšanas fāzē arī to izmanto tātad šie kaut kādu lēmumu pieņemšanai, bet šī informācija, piemēram, nenonāk līdz būvniecības fāzē. Un visbeidzot, ar BIM terminu saprot arī šī būves informācijas vadība. Tad šī ir informācijas glabāšana, klasifikācija, nodošana gan digitālā, gan analogā formā. Un informācijas vadības process ir saistīts ar šo organizāciju un cilvēku spēju izmantot šo informāciju un pieņemt lēmumus. Par lēmumu pieņemšanu mēs vēl runāsim. Un tad visbeidzot paskaidrojot, kas tad īsti ir BIM. Ir šis grafiks, kas arī iespējams, ka diezgan bieži ir redzēts. Šis grafiks parāda tātad šo gan darbietilpību informācijas izveidē, gan arī cik daudz ir iespējams tātad veikt izmaiņas vai veikt uzlabojumus katrā no projekta stadijām. Tātad, ja mēs skatāmies uz sākotnējo stadiju, tad iespēja, teiksim, ietekmēt izmaksas vai kā šī būve, cik viņi būs labi piemēroti lietotājiem, ir visaugstākās, jo pieaug šī stadija, jo tā teikt, tālāk esam būvniecībā, jo mazāks ir iespējas kaut ko mainīt. Tas nozīmē, ka jo agrāk mēs sākam, jo ātrāk mēs varam kaut ko izdarīt. Savukārt, no otras puses, ja mēs skatāmies, ir šī, teiksim, kļūdu cena. Ja sākotnēji novērst kļūdas maksā daudz lētāk, tad arvien tālāk mēs ejam uz būvniecības procesu, šīs izmaksas komponenti kaut ko mainīt, maksā daudz dārgāk. Jūs paši saprotat, būvniecībā tiek atklāta kāda kļūda vai ir apsaimniekošanā, tad bieži vien to novērst maksā daudz dārgāk nekā to, bet izdarīt pašā sākotnējā stadijā. Un otra lieta, kas ir parādīta šajā grafikā, ir šī atšķirība starp klasisko pieeju, 2D procesu, CAD procesu un BIM procesu. Un tā būtiska atšķirība, ko var redzēt, ir, ka pamata apjoma informācija, kas tiek ražota, BIM procesā tas notiek daudz ātrāk. Tas nozīmē, ka jau agrīnā stadijā tiek ražot būtiski vairāk informācija, ar kuru palīdzību ir iespējams tātad daudz agrāk novērst būtiskas problēmas un tad samazināt šos izdevumus.
Nu, un attiecībā uz rasējumiem tas notiek daudz vēlāk, un arī tās izmaiņas ir daudz grūtāk, šīs kļūdas ir daudz grūtāk pamanīt, un izmaiņas ir daudz grūtāk ieviest. Labi, iesim tālāk. Nākamais jautājums ir, kas tiek gaidīts no pasūtītāja BIM procesā? Un ir tāds startautisks standarts, kas šobrīd ir jau vairākus gadus ir pieejams, saucās ISO 19650. Standarts ir tieši saistīts ar BIM procesu, gan projektēšanas, gan būvdarba, gan apsaimniekošanas fāzēs. Un tur šajā standartā ir šāds grafiks iekšā, kurš paskaidro šo BIM procesu. Un, ja mēs skatāmies uz šo pasūtītāju iesaisti, tad pamatā ir norādīts šīs divas galvenās zonas. Un pirmā ir augšdaļā šī vieta, kur tātad pasūtītājs pasūta BIM projektu. Tātad šajā procesā tik izstrādāts prasības, tātad, ko mēs ar šo BIM gribam panākt, kādi mūsu mērķi, un tad otra lieta ir izvēlamies piegādātāju. Otra būtiskā grupa raksturo tātad jau projektēšanas un apsaimniekošanas fāzi, un šeit ar šiem tātad robežu punktiem, ja lēmumu pieņemšanas punktiem tiek parādīts, ka pasūtītājs katrā no šīm stadijām pieņem lēmumus. Šeit tad vispārīgi parādīt, šeit ir svītot arī šī kreisā puse ir projektēšana un būvniecība. Tā paņemsim labāku lāzerīti. Tā. Kreisā puse ir projektēšana un būvniecība, un labā puse ir apsaimniekošana. Šeit var redzēt, ka sākotnēji ir kaut kāds informācijas apjoms, kas ir pieejams, un projektēšanas būvdarba laikā šis informācijas apjoms strauji pieaug. Nu, tātad tiek ražoti modeļi, rasējumi, vizualizācijas un kas cits. Un katrā posmā, kurā šī informācija tiek nodokta pasūtītājiem, tam ir jāpieņem lēmumi. Tas ir gan pats pasūtītājs, gan lietotājs, gan arī būvvaldes un tam līdzīgi. Un, ko jūs varbūt esat jau redzējuši no piemēram, valsts un īpašumu projektiem vai Rail Baltica projektiem, tad šīs nav gluži tās pašas stadijas, kas ir klasiskais būvprojekts minimāla sastāvā un būvprojekta stadijas. Šeit tomēr ir vēl papildus iespējas ievietot šos lēmumu pieņemšanas punktus, kur pasūtītājs tātad var izdarīt un pieņemt lēmumus, piemēram, par to, vai šis projekts iekļaujās izvirzītajā budžetā, vai arī šie risinājumi atbilst tam, kas ir plānots un tam līdzīgi. Un tad tas ir pasūtītāji rokās, cik tad bieži un kāda informācija pieprasīt, lai pieņemtu šos lēmumus. Un tieši tas pats attiecās arī iespējams uz apsaimniekošanas fāzi, kur vēlāk arī ir kaut kāda lēmuma jāpieņem par rekonstrukcijām, renovācijām, iekārtu nomaiņām un tam līdzīgi. Tad vēlreiz pasūtītājs sākotnēji izvirza prasības un izvēlās komandu, un pēc tam, balstoties uz šīm prasībām, pieņem lēmumus. Nākamais jautājums. Tātad, kā pasūtīt BIM? Un kā jau es iepriekšējā slaidā minēju, tad būtībā pasūtītāja uzdevums ir saistīts ar divām galvenajām lietām. Tā pirmā lieta ir, ja mēs runājam tieši par pasūtīšanas fāzi, tātad ir izvirzīt prasības un izvēlēties komandu, kas šīs prasības izpildīs. Šeit labajā pusē ir attēls no Lielbritānijas, un šeit tātad jūs varat redzēt, kad ir šie pasūtītāji dokumenti, tas tātad ir šis tehniskais uzdevums, nolikums, tālāk ir šīs BIM prasības, pasūtītāja informācijas, viņi bieži sauc, un tad papildus ir vēl daži dokumenti, kas arī ir iespējami, kā līgums un cits prasības, kas tiek pievienotas iepirkumam. Un tad no otras puses ir piegādātājs, kurš atbild uz šīm prasībām. Un tātad šis ir gan finanšu piedāvājumi, BIM procesā tas varbūt arī atbilde uz pasūtītāju prasībām, kā BIM īstenošanas plāns un vēl dažādi ar BIM īstenošanas plānu saistīti pielikumi. Šobrīd saistībā ar šo BIM mandātu ekonomikas ministrija sadarbībā valsts nekustamiem īpašumiem plāno, ir uzsākusi izstrādi pasūtītāju prasībām, teiksim tā tipveida pasūtītāju prasībām
kuras ir balstītas uz valsts nekustamo īpašumu šobrīd jau kādu laiku lietotajām BIM prasībām. Un esmu iesaistīts šajā procesā, tas notiek caur Latvijas valsts standartizācijas tehnisko komiteju. Un tā bāze šīm prasībām ir ļoti līdzīga. Tātad, kā šobrīd ir pieejami dokumenti arī valsts nekustamo īpašumu mājaslapā, tad jūs varat paskatīties, ja jūs gribat, šur ir vesela kaudze ar dokumentiem. Tomēr tas, ko es šobrīd redzu, kad šajā tehniskajā komitejā ir iesaistīti diezgan daudz nozares speciālisti, un ir šobrīd tas notiek būtībā komentēšana, diskusija par šīm prasībām, un ir diezgan daudz lietas, kas iespējams mainīsies, bet tā pamat ideja jau paliks, bet ļoti iespējams būs šīs prasības vienkāršotākas un universālākas dažādu veidu pasūtītājiem. Un otra lieta, tātad, ko es pieminēju tieši par iepirkumu laiku, ir komandas izvēle. Un jāsaka, ka no savas pieredzes nav nekas būtiskāks par kompetentas komandas izvēli, lai izdotos BIM projekts. Un to kompetenci šī brīža iepirkumos pārbauda vairākos veidos. Viens no tiem ir tātad saistīts ar tātad šo speciālistu kompetenci vai arī uzņēmuma pieredzi, kompetenci. Otra lieta ir šis BIM īstenošanas plāns. Tad BIM īstenošanas plāns ir atbilde uz pasūtītāju prasībām, paskaidrojot, kā tad mēs izpildīsim to, ko jūs prasat. Tādiem vienkāršiem vārdiem, ja pasūtītājs saka, jums ir jāpielieto serveris, lai nodotu informāciju, piegādātājs atbildēs, mēs pielietosim tādu un tādu serveri, piemēram, Google Drive vai vēl kaut ko citu, lai izpildītu šīs prasības. Tur, protams, tas ir tā ļoti vispārīgi, bet tās prasības var būt ļoti dažādas un atkarīgas no pasūtītāja. Pasūtītājs saka, es gribu, lai no BIM tiek iegūti tātad gan apjomi, gan arī šīs tāmes, un tas notiek pēc reizi mēnesī, un tad tas jautājums būtu, kādā veidā jūs to nodrošināsiet. Tad piegādātājs atbildētu, mēs izstrādāsim modeļus, iegūsim no viņiem apjomus, šos apjomus dosim tāmētājiem, kurš tad pieliks klāt ciparus, lai jūs zināt, cik jūsu objekts maksās. Un tātad vēl pie komandas izvēles trešā lieta, kas tiek pielietota, ir šīs paraugu modeļi, un šeit jūs redzat no valsts nekustamo īpašumiem šīs paraugu modeļu prasības. Šobrīd es šajās vispārīgajās BIM prasībās, ko es minēju, arī ir plānots, ka šos paraugu modeļu pieprasīšanu atstāja iepirkumos. Un atkal šis standarts, ko es pieminēju, tas ir tikai standarts, un tātad tas būs brīvprātīgi lietojams. Bet šie paraugu modeļi ļoti bieži parādās arvien vairāk iepirkumos, bet šeit līdzīgi kā ar BIM īstenošanas plānu vai jebkāda veida dokumentiem, diemžēl ir ļoti daudz iespējas šīs prasības tomēr apiet vai negodprātīgi izpildīt. Un tāpēc es vēlreiz atkārtoju, ka nav būtiskākā veiksmes faktora kā kompetenta komanda. Ja, tā kompetenta komanda ir bieži vien pamatot ar šiem pieredzes aprakstiem, CV, atsauksmēm. Dažreiz tiek prasīti arī kaut kādi paraugu demonstrējumi par izpildītiem darbiem vai kaut kāds anketas tiek aizpildīts. Bet, es atkārtoju, šis ir tas, uz ko cenšas arī visvairāk ietaupīt piegādātāji, tātad neiekļaujot projektu savā komandā speciālistus, kas spēj izpildīt visas šīs prasības. Nākamais jautājums ir, tātad, kas ir jādara, lai no BIM būtu kāds ieguvums? Pirmā lieta, kas bieži vien ļoti daudziem pieklibo, ir tātad mērķu izvirzīšana. Tas pamat jautājums būtu, jūs pieprasīsiet BIM, protams, publiskā iepirkuma gadījumā šī prasība būs obligāta. Tomēr jautājums ir, ko tad jūs gribat sasniegt pielietojot šo BIM?
vai tas ir tikai izpildīt no šīs likumdošanas, normatīvās prasības, vai arī tomēr jūs gribat kaut ko vairāk, vai tas būtu tiešām samazināt šos izdevumus, tā kā ekonomikas ministrija norādīja, vai jūs gribat iegūt labāku ēku priekš tās lietotājiem. Ir daudz un dažādas metodas, kuras var pielietot, lai šos mērķus definētu, bet tā pamat filozofija ir saistīta ar to, ka šie mērķi tomēr ir kaut kādā veidā izmērāmi un arī sasniedzami. Un no mērķiem tā tad izriet arī BIM pielietojumi, jeb kādā veidā šī informācija, kas tiks ražota, tiks pielietot, lai pieņemtu šos dažādos lēmumus. Ja, un šobrīd eksistē simtiem, varbūt pat vairāk dažādi iespējamie BIM pielietojumi. Ar BIM pielietojumiem mēs saprotam, piemēram, gan rasējumu iegūšanu, gan vizualizāciju iegūšanu, gan arī dažādu veidu simulācijas, aprēķinus un tam līdzīgas lietas. Un no tiem mērķiem, ko jūs definējat, tad izriet arī, kādā veidā mēs pielietosim modeļus, lai šos mērķus sasniegtu. Ja mēs runājam par komandas izvēli, tad arī šis ir, kā jau minēju, šis veiksmes faktors, un te ir jāsaprot arī, ka komanda ir ne tikai piegādātājs, bet arī pasūtītājs. Tas nozīmē, ka tā veiksme slēpjas gan pasūtītāja kompetencē, gan piegādātāja kompetencē. Tāpēc, ka jūs varat izstrādāt visas lieliskākās prasības vai paņemt viņas no vienalga valsts nekustamiem īpašumiem vai citiem pasūtītājiem, bet ja jūsu kā pasūtītāja pusē nebūs speciālisti, kas pielietos šo informāciju un spēj saprast, kas jums tiek piegādāts, tad atkal no šī BIM procesa faktiski nekāda jēga nebūs. Tā būs tikai iespējams formāla prasība izpilde bez tiešām nopietniem ieguvumiem. Un tāds pēdējā laikā būtisks novērojums, kas arī kāpēc neizdodas diezgan daudz BIM projekti, ir, ka pasūtītāji neiesaistās. Un tas, kā es minēju, ir gan saistīts ar šo kompetenci, bet tas, ko es esmu pamanījis, un es arī vēlāk jums dažus piemērus parādīšu, kad nav nepieciešams būtiski mācīties, lai varētu pielietot šo informāciju, lai pieņemtu lēmumus. Tas dažreiz ir pat minūšu jautājums, un jūs esat gatavi izmantot modeļus, lai pieņemtu būtiskus lēmumus. Bet, ko es redzu arvien diezgan bieži, kad, lai gan šīs prasības parādās iepirkumos, pasūtītājs noalgo BIM speciālistus, tā skaitā tas arī bieži esam mēs, bet mēs kā speciālisti strādājam kaut kādā atsevišķā zonā, un tā sasaist ar tādu lēmumu pieņemšanu. Mēs izskatām nodomus, pārbaudām viņa atbilstību prasībām, bet pats pasūtītājs īsti neiesaistās un nekā modeļus neizmanto. Tā, manuprāt, ir ļoti, ļoti liela kļūda, kas arī faktiski ietekmē to, vai tad izdodas vai neizdodas sasniegt kaut kādus šos izvirzītos mērķus un šos ieguvumus. Un šeit par to iesaisti arī jūs redzējāt šajā grafikā, ko es iepriekš rādīju, šeit šajā attēlā, kad mēs runājam ne tikai par pašu pasūtītāju, bet arī par pašiem lietotājiem, kurus tad ir jāiesaist šajā procesā, lai viņi tātad izdarītu lēmumus par to, vai šī ēka, šī būve ir atbilst tām vajadzībām, kas viņiem ir nepieciešams. Tātad vēl viens no jautājumiem ir, kāda programmatūra ir jāpērk, kas bieži vien tiek uzdots. Dažreiz saņem telefonu zvanus, kas tad mums ir jānopērk, lai mēs varētu izmantot BIM? Sākotnēji apskatīsim, kādā veidā tiek sadalīti šie BIM rīki. Tātad ir saucamie autorīki, kas tiek izmantoti, lai būtībā radītu informāciju, radītu modeļus. Vai tie būtu arhitektūras, piemēram, specifiski rīki, lai radītu arhitektūras modeļu, būvkonstrukciju, inženiertīku modeļus. Un tad ir citi rīki, kas ļauj veikt, piemēram, tādas darbības kā tāmēšanu vai kvalitātes kontroli, būvdarba simulācijas, dažādas aprēķinas, vizualizācijas un tam līdzīgi daudz citu rīku. Un vēl tāda grupa ir, kur faktiski vienīgā funkcija ir ļaut apskatīties šos modeļus bez nekādām īpaši sarežģītām darbībām, respektīvi specifiskām darbībām. Un
tāda vienojoša lieta, kas ir šobrīd kā jau standarts pasaulē, ir šis saucamais IFC formāts, kas ļauj apvienot šos dažādos rīkus. Tā skaitā arī sniegt iespēju pasūtītājiem daudz efektīvāk un labāk iesaistīties BIM procesā. Ar IFC ļoti vienkāršot, tu vari paskaidrot, ja jums nav uzstādīts Word vai Office programmatūras uz jūsu datora, jūs varat apskatīties šos dokumentus, izmantojot PDF formātu. Kaut ko līdzīgu var pateikt arī par BIM, bet šie modeļi var būt izstrādāti ļoti daudz un dažādos autorīkos, tātad Revits, Arhikāds un tam līdzīgi. Bet šos modeļus ir iespējams, ar šiem modeļiem var dalīties ar citām pusēm, izmantojot šo IFC formātu. Šobrīd ir ļoti daudz un dažādi rīki, un šie rīki ir bezmaksas, bieži vien, kas ļauj apskatīt šos IFC formāta modeļus. Un ko tad šie rīki ļauj pasūtītājiem darīt? Šeit ir viens piemērs no mana bloga video, un šeit ir viens no šiem pārlokiem. Un tā pamatdoma ir, ka pasūtītājs, iespējams neuzstādot pat neko uz savu datoru, spēj pārlūkot šos modeļus un vienkāršotā veidā apskatīties, vai tad tas, kas tiek projektēts vai, protams, arī būvēts, atbilst tam, ko tad pasūtītājs sagaida. Kā jūs minējat, tas jau nav tikai pasūtītājs, bet arī lietotājs, cilvēks, kurš reāli izmanto šo ēku būvi. Un bieži vien šiem bezmaksas rīkiem arī ir tādas funkcijas, kas ļauj mērīt, taisīt griezumus, vai arī pat izmantot viņus, lai komunicētu dažādu veidu jautājumus. Un jāsaka, lai gan šie rīki ir diezgan vienkārši, viņus apgūt var ļoti ātri, bet tā vērtība ir ļoti, ļoti augsta. Jo vairāk cilvēki, un arī BIM procesa būtība ir tāda, jo vairāk cilvēki šos rīkus, šos modeļus lieto, jo lielāks arī būs iegūms, jo tie būs gan lietotāji, gan dažādi speciālisti, inženieri, kas spēs pateikt, varbūt norādīt uz kaut kādām lietām, kas būtu jāuzlabo vai jānovērš. Otra būtiska lieta, ko es gribu pieminēt, ir, ka pasūtītājiem ir iespēja izmantot, tātad es runāju par šiem BIM pielietojumiem, ir izmantot informāciju, ar kuru var pieņemt šos lēmumus, bet tā forma šai informācijai neobligāti ir šie modeļi, bet informācija, kas nāk ārā no modeļiem. Tātad es pieminēju, ka viens no pielietojumiem ir gan rasējuma iegūšana, bet tikpat labi tā informācija var būt arī saistībā ar risinājumu kvalitāti. Vai tas būtu, piemēram, šai gadījumā redzamās risinājuma problēmas, kā sadursmes, kur kaut kas ir nepareizi noticis savietošanas procesā un kad nepietiek vietas visam. Vai no otras puses tās var būt atskaites, kas pierāda, piemēram, tāmju vai būvapjomu pamatotību. Šeit zemāk piemērs ir kā salīdzinājums, piemēram, kur ir iespējams veikt starp specifikācijām modeļos un vienkārši tāmēm, kas tiek, piemēram, iesniegts. Un atkal šie formāti var būt vienkārši Excelis, kur jebkurš var atvērt, pasūtītājs, paskatīties, un lūk, man ir pierādījums, kas paskaidro, ka šeit nav būtisku problēmu vai nesakritību. Nākamais jautājums. Ar kādiem izdevumiem tad ir jārēķinās un vai projekts maksās dārgāk? Pat nesen bija cilvēks no vienas pašvaldības, kas arī zvanīja, respektīvi es viņam zvanīju, un tā saruna bija, ka mēs jau, protams, labprāt to BIM lietot, bet tas taču sadārdzinās mūsu projektu. Priekš kā mums tas ir vajadzīgs? Un tad šajā atbildot uz šo jautājumu, es izstāstīšu un arī parādīšu piemērus, kā tad veidojās šīs izmaksas. Pirmkārt, kur veidojās izdevumi? Izdevumi veidojās pasūtītāja pusē. Ir šo prasību sagatavošana. Ja tā ir pirmā reize, protams, tas prasa vairāk laiku. Ja tā ir jau
nākamais projekts, tas, protams, prasa mazāk laiku. Otra lieta ir šie speciālisti, kas būtu spējīgs pārliecināties, vai atbilstoši šīm prasībām tiek izstrādāti šie nodevumi projektēšanas būvdarba laikā. Un tas bieži vien ir sākotnēji iespējams kā ārpakalpojums, vai arī vienkāršot prasību gadījumā. Protams, to ir iespējams veikt arī ar to resursu, kas ir pieejams pasūtītājiem. Tad mēs skatāmies uz izdevumu pozīciju piegādātājiem. Tad tur jau ir bišķīt vairāk nāk pozīcijas, un tas vienmēr izmaksā tā kā bišķīt vairāk. Pirmkārt, ir šie PIM autori, speciālisti, kas spēj saražot šo informāciju, to, ko pieprasa pasūtītājs. Tad ir šie koordinātori, kas veic iekšējo kvalitātes kontroli un cenšas pārliecināties par to, ka pirms pasūtītājiem nodod informāciju, ka tā atbilst šīm prasībām. Tad, piemēram, rekonstrukcijas objektos tā var būt arī šī 3D uzmērīšana kā papildus lieta, un tur var būt arī vēl dažādi citi speciālisti. Tas ir viss atkarīgs no prasībām. Tur gan, piemēram, būvdarba simulācijas speciālisti, tāmētāji, vai ir viss kaut kas redzēts būvakustiķi, kas izmanto BIM un tam līdzīgi. Bet galu galā tātad tie izdevumi veidojās, protams, no 3 pozīcijām. Galvenokārt tas ir saistīts ar atalgojumu. Otrā lieta, protams, ir personāla apmācības. Tāpēc ir vēlams, ka jūsu projektā jau piedalās jau zinošs personāls, nevis tāds, kurš tikai izdomā, kad varētu, tā teikt, šī projekta bāzes iemācīties kaut ko. Un visbeidzot, loģiski, ka ir šī programmatūra, kas arī veido kaut kādu izdevumu daļu, lai gan tā ir daudz mazāk nekā šis personāla atalgojums. Tad vēl viens būtisks jautājums ir, cik tad īsti maksā bez BIM. Un te es arī biju uzrakstījis rakstu savā blogā, kur es pētīju šos finansiālos ieguvumus, kad es būvēju, projektēju savu privātu māju. Un es principā identificēju 4 galvenās kļūdu grupas. Pirmā grupa ir tātad projektēšanas kļūdas, un šeit zem šīs grupas ir saistītas tās kļūdas, kur ir gan tātad kaut kādas kļūdas projekta risinājumos, gan arī tās var būt vienkārši tehniskas modelēšanas kļūdas, kuras, protams, rezultējās kļūdainos rasējumos vai kļūdainos apjomos, būvapjomos. Tad otrā grupa ir šīs apjoma kļūdas. Tātad bieži vien mēs šobrīd vēl joprojām redzam, lai gan kaut kāds BIM projektā ir, tas absolūti nenozīmē to, ka no šiem modeļiem tiek iegūta būvapjoma un kad viņi ir pareizi. Kā savā privātmājas procesā es redzēju, kad es iedevu tāmētājam atsevišķi vēl iztāmēt, kurš standarta veidā tāmē no būvprojekta, un viņš pieļauj ļoti daudz būtiskas kļūdas, kuras, protams, kad ir redzams arī lielākos projektos. Un, protams, arī modeļu kvalitāti var liekt iegūt precīzes būvapjomus. Trešā grupa ir šīs būvniecības kļūdas. Tas kaut kas nav uzbūvēts atbilstoši projektam un ir ar kaut kādu negatīvu ietekmi. Vai arī, protams, kaut kas ir uzbūvēts ar sliktā kvalitātē. Un tad tāds galvenais secinājums bija šī 4. grupa, jeb saucamā labsajūtas kļūdas. Un, manuprāt, šī ir arī ļoti nozīmīga grupa, tāpēc, ka tās ir lietas, kuras pēc tam, ja šīs kļūdas tiek pieļautas, ietekmē lietotāju labsajūtu visas šīs ēkas eksploatācijas laikā. Un par labsajūtu es domāju gan neērti novietoti, nepārdomāti slēdžu novietojumi, gan arī kaut kādi risinājumi, kas spiež jums, piemēram, pieliekties vai sasist galvu biežāk vai tam līdzīgi. Un viens tāds piemērs no manas mājas bija, kad tieši runāja par labsajūtu, bija, kad es esmu diezgan garš, tad mēs paprasījām nestandarta augstumu virtuves virsmai, kas ir 1 metrs no grīdas, un, protams, arhitektam mēs bijām pieminējuši, ka mēs plānojam kaut ko tādu, bet kaut galā jau skatoties un pārbaudot šos projektu risinājumus, mēs redzējām, ka visur bija ielikta standarta šis logailes augstums no grīdas, ir 90 centimetri,
Un tā vienkāršot, protams, ka tu vari nepamanīt, skatoties šos rasējumus, un arī nu, arhitekts bija to palaidis garām, un gadījumā, ja tas aiziet līdz būvniekam un neviens to nepamana, nu, jūs ēlas izbūvē, un pēc tam kaut ko darīt jau ir daudz mazākas iespējas. Un arī jūs lokus ieliekat, jo sākumā jums var izbūvēt, jums jau nav grīda redzama, jūs nevarat tik viegli saprast, vai tas ailes augstums ir pareizs vai nav. Līdz ar to atkal, ja šī kļūda būtu izlaista cauri, tas būtiski ietekmētu ikdienas labsajūtu. Un vēl viens tāds secinājums, ka šāda veida kļūdas, teiksim, finansiāli izmērīt ir ļoti, ļoti grūti, bet nu, to ietekme tomēr jebkurā gadījumā ir ļoti liela. Nu, tātad kļūdu cena, protams, ir atkarīga no tā, kad kļūda tiek identificēta. Jo ātrāk, kā es rādīju sākotnējā grafikā, tad jo ātrāk tu identificē, jo ātrāk un lētāk to būs novērst. Tad ir kļūdas veids, vai tas ir būtiska, piemēram, būvkonstrukciju aprēķinu vai cita veida kļūda, vai arī tā ir kļūda, kas vienkārši ir ietekmē kaut kādu kosmētisko risinājumu, vizuālo reprezentāciju. Nākamais ir, cik tad šī kļūda īstenībā maksā, lai viņu novērstu būvniecības un eksploatācijas laikā. Nu, tātad ir kļūdas, un arī skatāmies no BIM procesa un koordinēšanas procesa, ir ļoti daudz kļūdas, kur novēršana būvniecības laikā ir, teiksim, ir ļoti lēta. Un tāpēc, ja es arī skatos uz šīm valsts nekustamo īpašumu prasībām vai daudzām citām prasībām, es redzu ļoti bieži šo pārspīlējumu, kad kādām prasībām jāatbilst ir modelim. Jo bieži vien, nu, teiksim, tā jums ir viss tur izkoordinēts, nav nekādas sadursmes, jā, bet atnāk būvnieks, uzbūvēja citādāk, vai ne, un visam šim procesam bija absolūti nekāda jēga, par ko jūs iztērējat ļoti daudz naudas. Bet savukārt ir kļūdas, kuras, protams, ka maksā būvniecības laikā, no eksploatācijas laikā ļoti dārgi. Šeit piemērs kādreiz gadus atpakaļ mēs valsts nekustamiem īpašumiem taisījām pilotu projektu, un pēc tam viņi, tā teikt, no mūsu izdarītiem secinājumiem veidoja šādu informatīvo, teiksim, tā, kampaņu, un tur bija jau šajā pilotu projektā bija rekonstrukcijas ēka, kur projekts bija izstrādāts 2D vidē un tika veikta šī modelēšana, lai analizētu, kādas tad kļūdas ir būvprojektā, un tad bija atklāts ļoti daudz dažādas veida problēmu vietas, un tur bija tāds primitīvs ļoti aprēķins, kad katra šī problēma vieta, ja to risina tikai 2 cilvēki, vismaz vienu darba dienu, prasa vismaz 3500 papildus darba stundas, ja, un tad šo reizinot ar kaut kādu vidējo darba samaksu, mēs varam jau redzēt, kāda ir šī finansiālā ietekme. Otrs piemērs šajā pilotprojektā bija saistīts ar tātad būvapjomu kļūdām, apzinātā vai neapzinātām, un tur mēs veicām salīdzinājumu tātad starp būvapjomiem, kas ir iegūti no klasiskā ceļā, un salīdzinājām, kāda ir šī atšķirība starp to, kas ir iegūstams un tiešā veidā salīdzināms ar modeļiem. Nu, tad tas vidējais secinājums bija tā, ka tā klasiskā pieeja uzrādīja par 10% vidēji vairāk nepieciešamos resursus, tātad materiālus, lai uzbūvētu šo ēku. Tātad 10% pa virsu. Un tas vēl neskaitot, protams, tādas lietas kā neparedzētos izdevumus un peļņu. Un šeit es gribēju jums parādīt tādu īsu aprēķinu par to, kā tad veidojās skaitliskā ziņā izmaksas un kāds ir tas salīdzinājums starp tiem ieguvumiem. Tātad mans piemērs balstīts ir uz projektu, kas ir šī jaunbūve, kuras būvniecības vērtība ir ap 2 miljoniem. Un tad, ja mēs skatāmies uz izdevumiem pasūtītāju pusē, kā jau es minēju, ir šīs prasības un ir speciālisti. Nu, teiksim, prasību izstrāde bieži vien var prasīt aptuveni diapazonā šādam objektam no 1,5 līdz 3,5 tūkstošiem eiro.
Tāda pirmreizējā izstrāde, protams, ar katru nākamo tas cipars ir samazinās. Un šie BIM speciālisti šādā projektā, un arī es bieži vien tā kā, teiksim, pasūtītājiem mudinu, ka nav jau obligāti speciālistam jāsēž katru dienu. Ja, viņš var piedalīties tieši šajos lēmumu pieņemšanas punktos un pārliecināties, vai šī informācija, kas ir iesniegta, atbilst prasībām. Ja mēs runājam par VNI prasībām, tad tur ir 4 šādi punkti. Tad, ja tās speciālists iesaistās 4 reizes, tās izmaksas varētu svārstīties aptuveni šādās robežās no 8 līdz 15 tūkstoši kā piemērs. Tālāk, ja mēs skatāmies uz izdevumiem piegādātāju pusē, tātad tas, ko es arī redzēju savai privātu māju un arī, ko es redzu iepirkumos šobrīd, šī sadaļa autori, ja tie speciālisti, kas izstrādā šos modeļus, ņemot vērā konkurenci, un kā jūs redzējāt arī šo pašu savai privātu māju, ka es meklēju, piemēram, arhitektu, cenas par būvprojektu, par pašu projektēšanu, dēļ tā, ka tiek pieprasīts BIM vai kad jūs izvēlaties speciālistu, kurš izmanto šos modeļus, faktiski nepieaug. Salīdzinājums privātmājai bija, kad projekts maksāja identiski tam, ko uzņēmums, kas izstrādāja šos modeļus, bet tam ļoti labā kvalitātē, tas piedāvājums bija identisks cena ziņā tam, ko man piedāvāja tie, kas neizstrādā šos modeļus. Tad es apskatīju tos salīdzinājumu veidus, un tas pats arī redzams ir lielākos projektos. Bet, protams, varbūt situācijas, ka kāds kaut ko liek pa virsmu, es ielieku kā sliktāko scenāriju, ja kāds uzliek 30 000 pa virsmu, jo iespējams ir kaut kādas lietas, kas ir kaut kādas prasības, kuras ir tiešām varbūt sarežģītas un prasa papildu darbietilpību. Tātad otra pozīcija, ko parasti liek iekšā, ir šis koordinators, speciālists, kas pārliecināsies par kvalitāti piegādātāju pusē. Šeit atkal, protams, ir daudzi, kas ekonomē, un to dara, piemēram, speciālists atsevišķi, kas ir no arhitekta puses, no projekta vadības puses. Vai tas ir labi vai slikti, par to es nestāstīšu šodien, bet, teiksim, tādā standarta gadījumā, protams, tā darbietilpība koordinatoram ir piegādātāju pusē daudz lielāka, jo tur tā iesaisti ir daudz biežāk. Šeit arī kaut kāds, piemēram, provizoriskais diapazons. Tā kā mēs skatāmies pārsvarā uz jaunbūvēm, tad es neliku iekšā pozīciju uzmērīšanu, bet šāda budžeta ēkām visbiežāk tās uzmērīšanas izmaksas svārstās ar 5 un 10 tūkstoši. Un visbeidzot, var ir kaut kādi citi speciālisti, vai tie būtu, mēs runājam par būvdarbu simulāciju, tāmēšanu un tam līdzīgi no BIM, tad arī visbiežāk tāds speciālisti nav nepieciešami, netiek pieprasīti, bet sliktā gadījumā es ieliku šos 10 tūkstoši. Un tad mēs redzam apakšējā daļā tātad labākajā scenārijā kāda papildus izdevuma nāk klāt gandrīz 30 tūkstoši, un tad sliktākajā scenārijā mēs runājam par gandrīz 100 tūkstošiem, tātad konkrēti projektam, kur budžets ir 2 miljoni. Runājot par ietaupījumiem, tad ir pietiekoši daudz pētījumu pierādījuši, ka tāds standarta BIM process, tas ir standarta 2D izveida projektēšanas procesu salīdzinām BIM procesu, tad BIM process ļauj veikt šos ietaupījumus vismaz 10% apmērā. Un tātad es kad es projektēju savu privātu māju, tad es arī tas secinājums tajā rakstā, ko es iepriekš rādīju, arī, ka tas ietaupījums bija aptuveni 15 līdz 20% robežās. Tātad šeit arī kā sliktāko scenāriju min, ka tas ietaupījums ir šis 210%, ir 200 000 eiro. Labākajā gadījumā tas ir 20%, ir 400 000 eiro. Un tad tas salīdzinājums ir aptuveni šāds, ka tas ietaupījums salīdzinājumā ar izdevumi ir pie sliktākā scenārija, tātad ir tikai 106 000. Un pie laba scenārija, tad mēs runājam jau par vislabākā scenāriju, tad tie jau būtu aptuveni 370 000 eiro ietaupījums. Ja. Kā jūs minēju, šie skaitļi neveidojas vienkārši tāpat, un tas ir salīdzinājums starp pilnīgi 2D procesu, kur nekas netiek ražots, nav nekāds BIM process, un starp pilnu BIM procesu. Un, kā jūs redzat, ietaupījumi ir būtiski. Un tieši tas pats arī maziem objektiem vai lieliem objektiem tur nav starpība.
varat paskatīties manā blogā, tur ir diezgan daudz arī raksts par to, kādas kļūdas tiek pieļautas gan projektēšanas būdam fāzē un kā tad veidojās šie izdevumi. Visbeidzot, tad BIM vērtība ir tātad atkarīga gan no, protams, kāda ir jūsu loma projektā, vai jūs esat īpašnieks, lietotājs vai kāds atsevišķs speciālists. Protams, no projekta veida ir atkarīgs, vai tā ir infrastruktūras objekts, tur būs citādāka situācija, ja tās ēkas un būves, tur būs šobrīd iegūmi iespējams lielāki, bet tas ir atkarīgs no šiem pielietojumiem, mērķiem. Tātad mērķi un pielietojumi ir ļoti būtiski, ko jūs izvirzat, kādus šos mērķus. Mērķi var būt ļoti dažādi, ne tikai saistīti ar finansiāli, bet arī, teiksim, ar to, kādā veidā, ja mēs būvējam ēku, lai mēs pēc iespējas mazāk ietekmētu satiksmi vai apkārtējos iedzīvotājus un tam līdzīgi. Un visbeidzot, protams, tā vērtība ir ļoti atkarīga no komandas pieredzes, kā es vairāk kārt minēju. Un tad viens no pēdējiem jautājumiem šodien, ko es gribēju apskatīt, ir, kāda tad īsti kursi ir jāaiziet. Mēs skatāmies konkrēti uz Latviju, tad Latvijā apmācības var iedalīt sekojošā veidā. Pirmais tātad ir specifisks programmatūras, jeb rīki, ko jūs varat apgūt. Šeit dominējoši šie rīki ir saistīti ar tieši projektēšanu, tātad gan arhitektūru, gan būvkonstrukcijas, tur pamatā notiek šīs apmācības, bet tie var būt arī koordinēšanas rīki vai būvdarbu plānošanas rīki, bet tādas apmācības tā kā ir krietni retāk. Un, protams, ka šīs apmācības pamatā nodrošina šo programmatūru tirgotāju, jau izplatītāju. Otrā grupa ir vispārīgi kursi par BIM jautājumiem. Šeit dominējoši šos kursus nodrošina vai nu tie ir izplatītāji atkal jau. Un šeit tā būtiskā lieta ir, ka šie kursi, protams, ir ar šos kursos, protams, netiek saglabāta, tā teikt, neutralitāte, bet tie risinājumi, kas šajos kursos parādās, ir saistīti ar konkrētiem izplatītājiem, kuri cenšas tos pārdot. Un tad ir arī pieejami Latvijas valsts standarts. Es minēju ekonomikas ministrijas ceļa karti, un tad viens no ceļa kartes punktiem bija nozares apmācība, un tur tad vairākus gadus pēc kārtas ekonomikas ministrija nodrošināja bezmaksas apmācības, un Latvijas valsts standarta mājaslapā ir pieejami šie kursi par dažādām tēmām, arī tā skaitā par modelēšanu, un tur ir gan par koordinēšanas, pats es pasniedzis šo kursu, un tur ir daudz un dažādas tēmas. Tātad šis arī ir resurs, kas ir pieejams, un tad ir vēl, protams, arī visādas citas apmācību organizācijas, bet es teiktu, ka tur, protams, ir ļoti viss atkarīgs no pasniedzēja, jo šīs apmācību organizācijas cenšas, godīgi sakot, apgūt Eiropas līdzekļus, un vai viņas izvēlās piesaistīt zinošus pasniedzējus vai nē, tas nevienmēr ir tā kā noteikts, tāpēc tā kvalitāte arī ļoti stipri var atšķirties. Te mēs redzam ļoti dažādu līmeņu tos apmācības sniedzējus. Un visbeidzot, protams, ir šī grupa, kas ir tātad pieejama tīklā, online, bet tās apmācības, kas pieejamas online, viņas, protams, būs dominējoši angļu valodā. Un tur jau ir tādas šīs lielās mācību platformas, kā Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, kur jūs varat atrast ļoti daudz un dažādu veidu apmācības par dažādām tēmām. Pārsvarā, protams, tās būs tehniska veida apmācības, arī par rīkiem un tam līdzīgi, bet, protams, arī par BIM procesiem jūs varat ļoti daudz ko atrast. Šīs apmācības bieži vien nebūs tieši saistītas ar Latvijas tirgu vai tiem standartiem, piemēram, kā valsts nekustamo īpašumu. Arī valsts, starp citu, valsts nekustamo īpašumu dažreiz publicē video par dažādām tēmām, bet, ja jūs gribat apgūt tādā plašākā mērogā, un arī šie starptautiskie standarti, tomēr, tāpēc viņi ir starptautiski, un par viņiem stāst arī, tad diezgan daudz jūs varat atrast arī šajās mācību platformās. Un, ņemot vērā, ka
saistībā ar šo obligāto BIM prasību, kas no 25. gada, es arvien biežāk saņemu zvanus par to, ka gribētu kaut ko par BIM jautājumiem apgūt. Un tāpēc, ja tas, ko es šodien esmu stāstījis, ir ieinteresējis, tad maijā mēs organizēsim 2 apmācības, kur tad detalizēti solim mēs apskatīsim 2 tēmas. Un pirmā ir tātad, kā pasūtīt BIM, bet jau ar mērķi, lai tādā veidā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, gan ietaupīt līdzekļus, gan iekļauties termiņos, gan uzbūvēt ilgtspējīgi. Un otrā tēma tātad būs, kā pasūtītājiem pielietot BIM projektēšanas būvniecības fāzē tā, lai tas atmaksātos. Šīs apmācības būs domātas pirmkārt tiem, kas grib saprast, kā notiek pasūtīšanas process gan mazām, gan lielām būvēm, un kādā veidā to organizēt. Tas būs domāts arī pasūtītājiem, kas ir gatavi iegūt BIM savos projektos tā, lai no tā ir kaut kāds labums. Tiem, kas grib saprast, kā pašiem iesaistīties BIM projektos un kādā veidā pieņemt būtiskus lēmumus pēc iespējas vienkāršāk. Nu, un visiem tiem, kas grib izprast būtiskākās problēmas, kas ir saistītas ar BIM projektiem un kādā veidā tās risināt. Tad, kā pasūtīt BIM, apmācības būs saistītas tieši ar procesu, BIM iegūšanas procesu savā projektā. Tad, pirmkārt, mēs apskatīsim dažādas metodas un piemērus, kādā veidā izvirzīt šos sasniedzamos BIM mērķus, kas jūsu projektam ir piemērotākais un kā ierobežot izdevumus un palielināt rezultātu. Otrs ir, kādas ir šīs BIM pielietošanas iespējas. Tātad mēs skatīsimies dažādas projektu veidus, ne tikai ēkas, bet arī šobrīd ar vienu popularitāti lielāku augošo infrastruktūras daļu, gan arī, protams, tie paši lielie un mazie objekti. Un apskatīsim, kādā veidā šie BIM pielietojumi ietekmēs jūsu lēmumu pieņemšanas procesu, projektu realizācijas laikā un kāda šo pielietojumu investīcija deva. Trešā tēma, mēs konkrēti soli pa solim apskatīsim, kādā veidā sagatavot BIM prasības iepirkumam. Un šeit es jums sniegšu arī piemērus, protams, skatoties uz šīm VINI prasībām, kas iespējams kaut kādā formā kļūs par standartu Latvijas mērogā, bet arī es iedošu jums veidus un piemērus, kā vienkāršot pasūtīt BIM, kas, protams, arī atbildīs šīm normatīvajām prasībām par obligāto BIM, bet izlaižot visu to, teiksim tā, milzu birokrātiju un fokusēties tieši uz tām lietām, kas tiešām sniedz kaut kādu iegūmu. Un visbeidzot, paša konkursa organizēšanas fāze. Tad tas pamat jautājums būs, kā iegūt labāko cenu un labāko pretendentu. Paskatīsimies, kāda ir piedāvājuma izvērtēšanas iespējas, kādas ir visbiežāk sastopamās problēmas, gan iepirkumu, gan tātad iepirkuma fāzē, un te es sniegšu, protams, savu pieredzi gan strādājot piegādātāju pusē un kādā veidā viņi cenšas apiet šīs prasības, gan arī, protams, pasūtītāju pusē, un kā no šīm dažādajām problēmām izvairīties un kā tās risināt. Tas pamatiegūms no šīm apmācībām būs, jūs spēsiet paši izveidot BIM prasības iepirkumam, gan vienkāršam, gan sarežģītam, jūs spēsiet pastāvīgi pasūtīt BIM projektus, un saņemsiet finansiāli pamatotus piedāvājumus no kompetentiem piegādātājiem. Otrā tēma, otrais kurs ir, kā pielietot BIM. Arī šis jautājums šad un tad man tiek jautāts. Mēs tā kā saprotam, ka mēs esam pasūtījuši BIM, bet kā tad mēs varam reāli iesaistīties projektā un kā mēs varam izmantot šos modeļus, lai tiešām no tā būtu kaut kāda jēga. Šeit mēs apskatīsim gan to, kas ir sagaidāms, lai pašu projektu uzsākot, tātad BIM īstenošanas plāns un citi dokumenti pašā sākumā. Otrs ir, kas ir sagaidāms no piegādātāja un kādā veidā pieņemt lēmumus, balstoties uz to informāciju, ko jūs saņemsiet projektēšanas laikā, gan paskatīsimies uz rīkiem, ko jūs varat pielietot, un arī paskatīsimies, kāpēc BIM process kopumā var vispār neizdoties, kā tas bieži ļoti ir, un kāpēc jūs mērķus varat nesasniegt, un kādā veidā no tā izvairīties un risināt. Un tad, protams, par būvniecības fāzi,
Atkal no pasūtītāja skatu punkta. Paskatīsimies, kādas ir atšķirības iepirkumā saistībā ar būvniecības fāzi, kādus iegūmus sniedz tādi BIM pielietojumi kā būvdarba simulācijas, izpildu modeļi, kā kontrolēt izmaksas ar BIM un kā nepieļaut sadārdzinājumus. Kā es teicu, arī BIM es pielietoju savas privātmājas būvniecību, arī būvdarba laikā, un arī šajā fāzē ļoti labi man izdevās kontrolēt šos izdevumus, un es būvēju tad, kad bija Covid un sākās karš, kur cenas gāja kosmosā, un caur šiem rīkiem man izdevās, tā teikt, saglabāt ļoti tuvu savu sākotnējo budžetu. Un visbeidzot paskatīsimies, kā BIM tiek pielietots un var pielietot apsaimniekošanas fāzē, tieši no tā skatu punkta, kas ir tie lielākie iegūmi, lai jūs nepārspīlētu savās prasībās un dabūtu tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Un tas, ko jūs iegūsiet, tātad ir gan prasmes, kā iesaistīties un pieņemt labākus lēmumus, gan šajā projektēšanas un būvniecības laikā. Jūs zināsiet, kādas problēmas rodas visbiežāk un kā tās risināt. Un jūs spēsiet iegūt vislielāko labumu gan sev kā pasūtītājiem, gan ēkai kopumā, gan arī tās lietotājiem no BIM pielietošanas. Man pieredze apmācībās ir diezgan plašs, lai gan uzņēmums mans AITED iepriekš publiski nav nodarbojies ar apmācībām, mēs vienmēr esam sadarbojušies, bet šoreiz mēs esam izvēlējušies tādu ceļu, kad mēs paši šīs apmācības organizēsim. Un iepriekšējā pieredze tātad ir saistīta ne tikai ar apmācībām Latvijā, bet arī ārvalstu universitātēs, kā Lielbritānijā un Somijā un citās valstīs. Tā skaitā es mācījos arī grupām Kazahstānā, Uzbekistānā. Es mācījos gan publisko, gan privāto sektoru, gan iepirkības uzraudzības biroju vadības apmācības, gan pašvaldībām. Tāpat arī, protams, mans darbs saistībā ar studentiem dažādās universitātēs, Rīgas Tehniskajā universitātē, RISIBā un sadarbojoties ar lielākajiem šobrīd nozares privātā sektora apmācīšanas organizācijām. Un tā būtiskā, protams, atšķirība ir tāda, ka ITED un es vienmēr esmu pozicionējies, ka mēs esam neitrāli un mēs neizplatām nevienu rīku un programmu, līdz ar to viss materiāls, ko es sniedzu, ir balstīts uz pieredzi, nevis uz kaut kādu konkrētu rīku pamatošanu un pārdošanu. Šīs apmācības, kā es minēju, tad ir paredzēts organizēt maijā. Pirmās apmācības, kā pasūtīt BIM uz 10. maijā un kā pasūtītājiem pielietot BIM 30. maijā. Mana filozofija ir tāda, ka BIM nav jābūt sarežģītam. Un es redzu, ka tirgu ir ļoti daudz dažādas apmācības, kuras ir ilgst varbūt dienām, varbūt pat nedēļām, bet mans secinājums ir tāds, ka visas sarežģītās lietas ir jāspēj izskaidrot un iemācīt vienkārši, tā lai cilvēki tiešām tās sāktu lietot un no tām būtu kaut kāda jēga. Tad, ja jūs tiešām tas ir, ko es stāstīju, ir ieinteresējis, tad šeit jūs redzat cenas par šīm apmācībām. Ja jūs piesakaties uz 2 apmācībām, cena, protams, būs lētāka. Un šodienas īpašais piedāvājums, ja jūs piesakaties šodien, tas nenozīmē, ka būs jāveic apmaksa šodien, tad būs īpaša cena 220 eiro, tas ir ieskaitot PVN. Un tas ir tad, ja jūs piesakaties šodien, jums arī tiks nopublicēta saite apmācībām, tas jau šobrīd ir izdarīts, vai jūs varat noskanēt QR kodu. Ja jūs gribat pieteikties kā grupa, kas ir lielāka par 5 cilvēkiem, tad sazināties individuāli. Lai es atkārtoju, visu šīs cenas iekļauj PVN, un šo informāciju jums arī pēc tam nosūtīs atsevišķi par šīm apmācībām un iespēju pieteikties. Tas īsais kopsavilkums ir, kad man pieredze saistībā ar BIM ir jau vairāk kā 10 gadus, un ar savu uzņēmumu arī būvēju savu ēku. Saistībā ar BIM es esmu pieļāvis ļoti daudz dažādas kļūdas un problēmas, kas ir bijušas jārisina, gan juridiskas, gan saistībā ar kļūdām, kas ir pieļauts, ir bijuši ļoti daudz un dažādas un maksājuši ļoti arī dažādi, bet tāpēc es esmu sagatavojis šīs apmācības, kuras šo pieredzi es gribu pasniegt, iedot arī jums, un lai jūs varat veiksmīgi savos projektos pasūtīt BIM. Es vienmēr ticu, ka mēs jau runājam par ēkām un būvēm, kuras lietos kaut kādi cilvēki, vai tie būtu skolēni, tad jācenšas tomēr ir, lai tas rezultāts būtu pēc iespējas labāks, un šīs BIM tehnoloģijas var atļaut būtiski uzlabot
šo cilvēku, šo lietotāju pieredzi. Okay, mēs esam nonākuši līdz jautājumiem un atbildēm. Un tagad es aicinu jūs uzdot jautājumus čatā. Un labprāt atbildēšu uz jūsu, jebkādiem jūsu jautājumiem, kas ir bijuši par šo pasūtīšanas tēmu. Un tad visbeidzot tie, kas paliks līdz pašām beigām, tātad jautājumiem mums ir aptuveni 30 minūtes, tad tie, kas paliks līdz beigām, tie saņem šo bonusu. Es minēju, tātad jautājums rakstiet čatā. Ņemot vērā, ka dalībnieki ir daudz, tad tas būs droši vien labākais veids, kā izsekot līdzi. Okay, mums ir pirmais jautājums. Vēlēs precizēt par apjomu uzskaitu, vai tā ir iebūvēta funkcija, vai jāveic ir manuāls darbs. Apjomu ieguve no informācijas modeļiem būtībā ir process, kas ir automatizējams, bet tam ir vajadzīgs specifiskāki rīki, un to apjomu iegūšana ir atkarīga, protams, no to modeļu kvalitātes. Bet, ja mēs skatāmies uz tāmēšanas procesu, tad to ir iespējams veikt, izmantot modeļus dažādos veidos. Tas nozīmē, ka viens no primitīvākajiem veidiem ir tas, ka jums ir pieejams tikai grafisks materiāls, grafisks modelis, tad tas tāmētājiem var sniegt papildus iegūmu, lai saprastu un nepieļautu kļūdas, veicot standarta tāmēšanas procesu. Otra iespēja, ka jūs izmantojat informāciju daļēji, respektīvi nav uzmodelēts viss, kas parādās tāmē, bet kaut kāda neliela daļa, un tad balstoties uz to, jūs arī uzlabojat savu apjomu precizitāti. Tāds piemērs būtu, ja mēs nemodelējam metāla kolonas, bet nemodelējam tos savienojumu elementus, bet zinot kolonu skaitu un tipu, jūs varat jau veikt kaut kādu aprēķinu un iegūt jau precīzāks apjoms. Un visbeidzot, protams, šī automātiskā tāmēšana, tam ir speciāli rīki, ar kur palīdzību jūs varat iegūt burtiski ļoti, ja jūs iepriekš esat sagatavojušies minūšu laikā, jūs varat iegūt jau apjomus. Par šo es arī pieskāršos šajā seminārā par iesaistīšanos BIM procesā. Ir pasūtītāji arī Latvijai, kas pieprasa BIM, tātad, lai es minēju finanšu uzraudzību, šo risinājumu finansiālā pamatotība, kur tātad tiek pieprasīts pasūtītājiem iesniegt nevis modeļus, kurus viņš pats noņem apjomus, bet jau atskaitas, kas ir iegūtas no šiem modeļiem, pamatojot šos izdevumus. Okay. Tā jautājums sāk daudz parādīties, tuliņās. Runājam par pasūtītāju informācijas prasībām. Vai jau tagad ir izstrādāts kāds standarta apjoms, ko ir nepieciešams pasūtīt no pasūtītāja puses, piemēram, pamata informācija, paplašinātā versija, kur ir iekļaut visa iespējamā informācija. Es jums rādīju sākumā, tātad ir šis normatīvais, šie ēku būvnoteikumu izmaiņas. Tur tad ir ļoti vienkāršot rakstīts, kas tad ir vajadzīgs, lai pasūtītu BIM, jāizstrādā modeļi, jāievieto viņi faktiski pisā ir. Kā es minēju, šobrīd kā standarts top prasības, kuras varēs pielietot publiskais pasūtītājs, tās ir balstīts uz valsts nekustamo īpašumu prasībām, kas šobrīd ir pieejamas, bet teikšu jums godīgi, ka ļoti daudz, kas nāk no NI prasībām, šobrīd ir absolūti liekas lielākajai daļai pasūtītāju un nesniedz, faktiski sadārdzina projektu un nesniedz nekādu iegūmu. Līdz ar to, kā es minēju, tad apmācībās es jums iedošu arī veidnes, jo šīs pasūtītāja prasības mēs viņu arī varam nosaukt vienkārši kā darba uzdevumu. Viņš var būt daudz vienkāršāks, daudz īsāks.
iekļaujot pamatlietas arī savai mājai. Lai gan es visu kaut ko pamēģināju, bet es sapratu, ka fundamentāli ir tikai dažas lietas, kas ir būtiskas, lai es iegūtu tiešām šo ietaupījumu, kā es rādīju, 10–20% apmērā. Vai pašvaldībai pietikt ar minimālo BIM programmatūras apjomu, ja nav paredzēts veikt izstrādi? Es jums tik izturīgākie parādīšu pēc brīža to bonusu, tas ir arī atbildēs uz šo jautājumu. Mans uzskats ir tāds, ka pasūtītājiem nav obligāti jāpērk nekādi specifiski rīki, lai pieņemtu lēmumus. Es jums rādīju, bija vienā no slaidiem šie bezmaksas pārlūki, ar tiem pilnīgi pietiek, lai izdarītu būtiskākos secinājumus pasūtītāja pusē. Un tad otra puse, kas ir saistīta, ir šīs atskaites, kuras tad, piemēram, jūs kā mērķi izvirzat, ka mēs gribam, lai būvprojektā ir novērstas visas būtiskas savietošanas kļūdas. Ar būtisku saprotot tādas, kas var izmaksāt, piemēram, 1000 un vairāk. Un tad jūs varat pieprasīt šīs atskaites, kuras tad uzrāda, un arī to ir iespējams bezmaksas formātā iegūt un apskatīties, kad šis tiešām ir izdarīts. Un to es arī parādīšu jums tajā seminārā par BIM lietošanu projektēšanas laikā, kā jūs varat paprasīt tā, lai jums iedod atskaiti, kur jūs varat pārliecināties, ka jā, tās galvenās lietas novērsts. Un tas nebūtu nenozīmēs, ka jums pašiem būs jāveic kaut kāds pārbaudas. Vai ir plānotas arī kādas apmācības izpildītāji konkrēti būvnieku, kurš ir pa vidu starp autoriem pasūtītājiem? Jā, šīs apmācības ir plānotas rudenī. Man bija liels pārsteigums, kad es runāju ar vienu no lielākiem, pavisam nesen arī vienu no lielākiem būvniekiem Latvijā. Un saruna bija par dizainu, projektē un būvē iepirkumiem. Un ko es redzu ļoti bieži, kad būvnieks bieži vien gandrīz vispār neiesaistās projektēšanas procesā šajā projektēšanas fāzē. Un, protams, ir sevišķi arī nekā nepielietojot šo radīto informāciju. Lai gan tās iespējas, ko šī informācija sniedz, ir ļoti, ļoti būtisks. Un tur bija tāds interesants jautājums. Viņš uzdeva, man projektētājs nedod apjoms. Jā, man ir jāgaida, viņš saka, kad es pabeigšu projektu, tad es tev iedošu apjoms, es viņam saku. Bet tos apjoms, tur taču modeļi tiek ražoti. Tos apjoms var iegūt tur dažu minūšu laikā. Un tas viņam bija tāds pārsteigums, jo es viņam arī teicu, ka tos apjomus jūs varējāt iegūt jau pirms mēneša vai pirms 3 mēnešiem, nevis gaidīt līdz pēdējiem brīdim. Tā kā, jā, par šo tēmu es noteikti taisīšu apmācības, bet tas jau būs rudens sezonā. Tātad vēl viens jautājums. Apsaimniekošanas programmas. Kas ir draudzīgs pasūtītājam? Manā blogā ir viens no postiem tieši arī saistīts ar apsaimniekošanu, un es jums teikšu godīgi, ka, lai cik es arī ieguldīju laiku, lai iegūtu šos izpildu modeļus būvniecības fāzē, tas secinājums ir tāds, ka pašus izpildu modeļus es apsaimniekošanas fāzē neesmu pielietojis gandrīz nemaz. Es nesaku, ka viņi nav vajadzīgi, es esmu dažām lietām viņus izmantojis, bet vislielāko vērtību, kas man sniedz, kas arī ir, teiksim, to mēs saprotam, kā BIM būs informācijas modeli, ir strukturēta informācija. Ja jūs spējat paprasīt, ka tā informācija, kas nāk no jums tiek piegādāta projektēšanas un būvdarba laikā, ir ērti saprotama un strukturēta, tad par strukturētu es saku, piemēram, kad jums ir informācija par iekārtām vai krāsu toņiem vai materiāliem ir pieejama atbilstoši telpām. Ar to pilnīgi pietiek, lai izmantot šo informāciju apsaimniekošanas fāzē. Līdz ar to, protams, ir arī ļoti daudz un dažādi visādi specifiski rīki, un arī vairāk viņi paliek tieši apsaimniekošanas fāzē. Par to es pieminēšu es minēju otrajās apmācībās par apsaimniekošanas fāzi, kur ir saucamie digitālie dvīņi un visādas lietas, kas ir vajadzīgas, bet mans uzskats ir, teiksim, fundamentāli jāsakārto ir šī informācijas struktūrēšanas lieta, un tad ir, varam tālāk domāt par
nezinu, objektiem pievienot saites uz dokumentiem un tam līdzīgas lietas. Tā. Okay. Droši vēl var kādu jautājumu uzdot. Kura brīža pašvaldībā obligāti ir jāievieš BIM? 2025. gada 1. janvāris visiem publiskajiem pasūtītājiem ir obligāti jāpieprasa BIM savos projektos, tātad jaunbūvēm, 3. kategorijas jaunbūvēm, bet ne infrastruktūras objektiem un, cik es saprotu, ne rekonstrukcijām. Es skatu, tas ir diezgan drīz jau, bet nu, to jūs paši varat atbildēt, vai jūs esat tam gatavi vai nē. Pie tam ņemot vērā, ka šīs BIM prasības, kuras šobrīd tiek veidotas, visdrīzāk parādīsies kaut kad gada otrajā pusē. Vai ir pieredze BIM vēju parku izbūvē? Saistībā ar infrastruktūras objektiem nu, tā pieredze ir dažāda. Jāsaka, ka konkrēta vēja parku izbūve pieredzes man nav. Iepriekš es strādāju uzņēmumā, kas tieši nodarbojas ar tīklu projektēšanu un tam līdzīgām lietām, bet šeit vienmēr, ja mēs skatāmies no pasūtītāja puses, jautājums ir, ko tas BIM jums var sniegt. Un vai nu tas ir, protams, jūs esat pasūtītājs vai piegādātājs. Jūs varat, protams, izmantot aprēķiniem un tādām lietām, bet es domāju, ka teiksim, no tādas apsaimniekošanas viedokļa ļoti iespējams, ka speciāli radīt modeļus nebūs nepieciešamība. Tā kā šeit tas visdrīzāk, ka tie iegūmi slēpjas tieši tiem, kas rēķina, veido simulācijas, nu, varbūt arī reklāmas nolūkos tiem, kas cenšas parādīt kādu vizuālu materiālu, bet tam nevienmēr nepieciešams ir BIM kā tāds, nu, dažreiz pietiek ar citām programmatūrām, kas specifiski tiek radīti 3D modeļi, kurus izmanto vizualizācijām. Kādas ir jūsu domas par BIM programmu Rīgas celtniecības koledžā? Vai ir vērts studēt, vai esat piedalījies programmas sastādīšanā, vai varbūt esat BIM kursu lektors? Es piedalījos šīs programmas, pirmkārt, gan šī profesijas standarta izstrādē, gan arī šīs programmas certificēšanā celtniecības koledžā. Tas mans tāds viedoklis ir, ka tas ir ļoti labs sākums, jo faktiski alternatīvu šobrīd nav. Tomēr, certificējot šo programmu, mēs ielikām diezgan daudz rekomendācijas, kuras tad, teiksim, obligāti koledžai būtu jāievieš, lai šī programma tiešām būtu labā līmenī. Bet, kā es minēju, faktiski alternatīvu šobrīd tirgū, mēs runājam par izglītību, nav. Tas ir tāds pats sākums. Kā jau visur, vislielākais trūkums un vislielākās problēmas ir saistīts tieši ar personālu, kas ir zinoši un spēja iemācīt. Un arī šeit tie speciālisti ir dažādi, tā pieredze ir dažāda, bet ir arī ļoti zinoši speciālisti, ir netik zinoši speciālisti, arī šie priekšmeti. Teiksim, šobrīd vēl tā integrācija starp tādiem klasiskiem priekšmetiem un vienalga, vai tā ir tāpat matemātika vai būvmateriāli un tam līdzīgi, kas ir iekļauts šajā programmā un integrācija ar BIM, šīs programmas ietvaros ir ļoti neliela. Bet es saku, tas ir šobrīd sākums un vienīgais, ja tiešām speciālisti izglītosies un attīstīs šo programmu, tad tur varētu ienākt diezgan ok. Bet tajā pašā laikā ir
Es pats redzu, ir daudz speciālistu, kas ir ieguvuši ar izglītību ārzemēs, Dānijā vai citur. Un, nu, ir vērts, manuprāt, personīgi ir vērts arī paskatīties, jums tāda iespēja ir, ko piedāvā, piemēram, šīs Dānijas, Lielbritānijas, Īrijas universitātes, jo tur tie speciālisti, viņi nāk, jo man ir vairāk kolēģi, kas ir tur mācījušies, viņi ir ļoti, ļoti kompetenti un jaudīgi un ir gatavi uzreiz iesaistīties darba tirgū bez laika tērēšanas apmācībām un tam līdzīgi. Tā. Attis jautā, esam saskārušies ar problēmu, ka būvdarba laikā ir veikts izmaiņas BIM modelī, bet grūti identificēt, kas tieši mainīts. Vai varat dot ieteikumus, kā izsekot informācijai par izmaiņām un šo informāciju iedot visiem projekta dalībniekiem? Jā, šis ir būvniecības fāze, ir tāds ļoti šobrīd vēl, es teiktu, zaļa attiecībā uz BIM, un es redzu arvien vairāk parādās prasības, kad ir jāveido šie izpildu modeļi, bet, kā es redzēju arī no savas mājas būvniecības, kad teiksim, tas projekts var būt lielisks, bez kļūdām, bet atnāk būvnieks, uzbūvē kaut ko pa savam, un visa tā koordinēšana ir bijusi bezjēdzīga. Tad jautājums, tās metodas ir ļoti dažādas. Tādā vienkāršotā veidā mans ieteikums ir pirmkārt strukturēt informāciju pa zonām un telpām un pieprasīt pēc iespējas vairāk pusēm apkopot un ievākt šo informāciju tajās veidos, kas ir visierastākie. Tā būs fotografija, varbūt izpildu kaut kādu mērījumu, bet tie visbiežāk arī nekad neatbildīs tam, kas ir reāli uzbūvēts. Teiksim, ja būvzaraugs, būvnieks, pasūtītājs vai vēl kāda puse, tā teikt, uzņem šīs fotogrāfijas, tad viņš strukturē pa telpam un tālāk jau. Viss, protams, ir atkarīgs no tā, kādu precizitāti jūs sagaidat. Šī arī viena tāda klasiska kļūda, ko pieļauj arī tie paši valstnieks un īpašumi, kad nav īsti skaidri definēts, cik tad jābūt ir tam modelim precīzam pret to, kas ir uzbūvēts. Vai tiešām tur ir vajadzīgi tie milimetri vai pat centimetri, vai pietiek tikai zināt aptuveni, ka tajā telpā būs tās lietas. Un, kā es teicu, kad vissliktākais ir tad, ja jūs vairs neko nevarat atrast to informāciju par to, kas ir uzbūvēts. Ir dažādas metodas, var veikt šo 3D skenēšanu, ir visādi rīki arī, kas ir specifiskāk, lai tieši salīdzinātu modeļus ar piemēram, virtuālu realitāti, visu kaut kas. Bet manā uzskatā daudz kas no tā ir liekas un pilnībā pietiek ar regulāru vienkārši fotofiksāciju. Ideāli, protams, ja jūs pieliekat mērlenti klāt, bet tas arī nav obligāti. Ir kameras, kas maksā 360 grādu kameras, kas maksā pār 100 eiro. Jūs uztaisat 360 panorāmisku bildi, kur jūs pēc tam varat grozīt un skatīties un arī dažreiz veikt mērījumus. Bet metodas ir dažādas, bet es arī savai mājai redzēju, kad būvēju, kad ir vietas, kur, lai gan it kā es esmu fočējis, bet tur pēkšņi bija kaut kādā brīdī atnācis būvnieks kaut ko vēl piebūvējis klāt, un man tā vieta nav nofočēta. Ja? Līdz ar to pieprasīt gan izpildītājiem, visu laiku fotografēt savu darbu, gan būvuzraugiem, gan būvniekiem un to informāciju noglabāt, piemēram, pa telpām. Tas, man liekas, pats labākais risinājums, un pēc tam jau veikt šo modeļu papildināšanu, pārbīdīšanu. Kaspars prasa, kā plānots risināt dažādas BIM interpretācijas, pasūtītāja BIM pārstāvis vai pasūtītāja BIM koordinātori, tas piegādātāja koordinators, visiem šiem speciālistiem ir dažādi background un dažādas izpratnes. Viena prasa absurdu datu un modeļu sterilitāti, otri visas iespējamās dimensijas un tam līdzīgi. Kaspar, tajās ēku būvnoteikumu izmaiņās, tur tas BIM ir prasīts teikt, 2 teikumos, līdz ar to tas atstāja ļoti lielu interpretāciju tam, kas tad īsti tas ir un ko tad pasūtītājiem vairs jāprasa un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par tām lomām, tad arī tajos starptautiskajos standartos, kā ISO, tur vairs netiek definētas specifiskas lomas, bet ir definēti uzdevumi, kas būtu jāveic. Ja? Tātad šī vai tā būtu informācijas kvalitātes kontrole, informāciju izstrāde un tam līdzīgi. Tomēr jāsaka, ka pamatā, lai gan VNI prasības, kas tiks piemērotas, ir definētas šīs lomas un atbildības, tas tomēr ir jāskatās katram projektam individuāli,
privātmājai, nu, priekš kam jums tāds BIM koordinators vai tam līdzīgi, ja jūs varat uzticēt kaut kādas specifiskas lietas, piemēram, tam pašam arhitektam vai tam līdzīgi, arī vidēja līmeņa objektos ir ļoti jāskatās, kas jums ir vajadzīgs, bet nu, man tā rekomendācija ir censties aprakstīt šīs lomas no šajos pasūtītāju prasībās, kāds ir uzdevumi, kādi ir pienākumi, ko jūs sagaidat no viņām, no šiem cilvēkiem un speciālistiem. Interpretācijas, nu, mums ir tāds terminoloģijas standarts, kas pirms kāda laika, 18. gadā, ja nemaldos, bija publicēts latviešu valodā LVS 1052 laikam BIM termini. Nu, tur viens no tiem mērķiem bija risināt šīs dažādās interpretācijas. Bet, nu, ja jūs gribat vairāk, tas standarts nav atjaunots. ISO šie standarti, viņiem ir savu terminoloģijas datubāzi, kur tad ir skaidri definēts, kas tad ir šīs lomas, šīs dažādās ne lomas, bet šie uzdevumi, kas ir jāveic. Un, nu, tur jūs varat censties izvairīties tādā veidā no interpretācijas. Jāsaka, ka tie ISO termini ne ļoti ir aizgājuši visi, jo tur, piemēram, tādi vārdi kā pasūtītājs ir nomainīts uz norīkojošā puse, kas norīko kādu kaut ko darīt, un piegādātājs, piemēram, ir nodefinēts kā norīkotā puse, tas, kurš ir saņēmis šo norīkojumu no pasūtītāja. Nu, tas ir viņi tā kā cenšies izvairīties no tur globāla pieredze tā, lai visiem būtu labi, bet nu, es redzu, ka pagaidām Latvijā joprojām parādās šie dažādie nosaukumi kā informācijas menedžeris vai BIM speciālists, bet tur noteikti ir jāskatās, un tas arī visdrīzāk tā arī paliks, ka katrs, un arī šīs prasības šobrīd, lai gan VNI prasībās, man liekas, par komentāri, cik es redzēju no dažādām pusēm par šīm dažādajām lomām, īpaši daudz nebija, bija tikai tas, ka kaut kas trūkst, piemēram, kāda ir būvniecības loma būvniecības procesā, vai citi speciālisti, kas neparādījās, šobrīd nav parādījušās VNI prasībās, bet nu, tas tomēr būs arī atkarīgs no pasūtītā, kā viņš definē, ko tas nozīmē. Jo mums arī ir dažādi pasūtītāji, kas saprot, viņam vienam pasūtītājam būvniecības ir standarta izpratnē būvniecības, citam tas ir vēl papildus konsultants kaut kādos jautājumos, projekta risinājumu jautājumos un tam līdzīgi. Tā, vai BIM palīdz veidot konstrukciju mēzglus, dimensijas, risinājumu saskaņā ar materiāla ražotāju standartiem, Eirokodiem? Viens no BIM pielietojumiem ir tātad arī šis būvkonstrukciju aprēķini, un nu, tas process ir tā ideālā pasaulē, kad viņš ir tā kā tie modeļi tiek veidoti tajās programmās, kurās veids ir aprēķini, bet, protams, faktiski tā nav. Bet šobrīd, nu, es domāju, ka jau diezgan ilgu laiku ir pietiekoši laba integrācija ar nu, piemēram, ja Tekla ir modelēšanas rīks, tad ir atsevišķi rīki, kas ir specifiski būvkonstrukciju aprēķiniem, kur veido arī mēzglus, bet nu, tad ir bieži vien ļoti cieši jau integrācija ar šiem rīkiem, kas ļauj faktiski tos procesus arī nu, teiksim, aprēķina programma iedod jums mēzglus, un tie mēzgli tiek arī uzmodelēti šajos rīkos, piemēram, Teklā. Neesmu Teklas eksperts, bet es redzu, ka būvkonstrukcijas šobrīd ir, teiksim, ļoti neliels skaits būvkonstruktoru, kas nu, tādos lielākos objektos nelieto BIM programmatūras, jo viņu gadījumā tāda rīka Tekla ļauj ļoti, ļoti pātrināt to projektēšanas procesu, aprēķini, rasējumi. Tas lielā mērā jau ir automatizēts. Tā laiks vēl varbūt pēdējiem jautājumam ir. Ja nu kādam vēl ir? Gan arī 100 cilvēki būs izturējuši līdz beigām. Tad, okay, jautājumu vairs nav. Tad pēdējais, ko, protams, es gribēju jums sniegt, ir šis bonus. Bonus ir
20 minūšu video, ko es ierakstīju. Tā ir apmācība, kas ar rīku, kurš saucās Autodesk Viewer. Tas ir rīks, ko es lietoju ikdienā, lai komunicētu gan ar būvniekiem, gan ar pasūtītājiem tieši vizuālā veidā komunicēt šos modeļus. Tā galvenā priekšrocība šim rīkam, kas man tieši ar publiskajiem pasūtītājiem ļoti labi strādā, ir, ka rīks nekas nav jāuzstāda uz datoru. Jūs atverat modeli vaļā pārlūk programmā un jūs varat to apskatīt, grozīt, taisīt griezumus. Jūs arī redzējāt dažus video, ko es rādīju, tie nāk no šī rīka. Un es šo rīku izmantoju arī būvniecības iepirkumos, gan savai mājai, pamatojot tos dažādos risinājumus, gan arī komunikācijai, pārskatīšanai. Rīks atbalsta ļoti daudz dažādas formātus, tā skaitā AFC, un šajā 20 minūšu apmācībā es jums parādīšu visu, kas ir nepieciešams, lai šo rīku lietotu. Nu, un, kā es minēju, kad ar šādu veidu rīku palīdzību jūs varat jau pieņemt būtiskus lēmumus. Mēs esam taisījuši apmācības ar pasūtītājiem, vienkārši kā lietot apmācības arī šobrīd ļoti lielos projektos, kur es piedalos. Savācās grupa ar lietotājiem, ar pasūtītāju un ejam cauri modeļiem, skatāmies risinājumus un piefiksējam komentārus, kurus pēc tam tad ir jāievieš būvniekam, izpildītājiem tam līdzīgi. Es jums tuliņās iekopēšu šo saiti uz šo video, bet jums arī aizsūtīs, es domāju, pēc semināra. Šeit saite. Nu, un tas arī šodien būs viss. Liels paldies! Vēlreiz atgādinu, ka ja jūs tiešām gribat uzzināt vairāk un par BIM pasūtīšanu un arī par BIM pielietošanu tādā veidā, lai tas tiešām rada kaut kādu ekonomisko iegūmu, arī labsajūtas iegūmus, tad piesakieties uz apmācībām, kuras mēs organizēsim maijā. Liels paldies un visu jums labu!